Lielā puse darbu, ap 65%, Liepājas tramvaja jaunās līnijas būvniecībā paveikti. Par to, kas šobrīd notiek būvobjektā, portālam pastāstīja projektu uzraugs un vadītājs Arnis Krastiņš. Šobrīd objektā faktiski mums ir pabeigti ir visu komunikāciju pārcelšanas un pārbūves darbi, un tie darbi, kas notiek šobrīd, tiek gatavota gultne un pamatne tramvajas sliežu ceļu izbūvē. Kas bija tās grūtības, kas varbūt drusku ievilka projekta realizācijas gaitu un termiņu, kad jāpabeidz? Galvenās grūtības bija faktiski apakšzemes komunikācijas, kas tika izbūvētas vairāk 10 gadu atpakaļ, pa kurām bija saglabājusies diezgan maz informācija par viņu faktiskajiem parametriem, un tikai būvniecības laikā viņas atrokot un redzot, kas tur apakšā īsti ir, mums nācās pieņemt diezgan daudz projektu korekcijas, daudz izmaiņas, meklēt atsevišķās vietās pat individuāls risinājums, vienkārši, lai varētu ar šīs pazemes komunikācijas vienkārši nodrošināt viņu aizsardzību vai arī viņu nomaiņu. Tramvaja līnijas ģenerāla uzņēmējs konto būvu projektu vadītājs Aldis Rēriks pastāstīja, kāds ir paveicamo darbu grafiks līdz projekta pilnīgai pabeigšanai 2013. gada 1. jūnijā. Mēs savu apjomu, kas mums līgumā paredzēts, praktiski 90% izpildam šogad. Atlikušie 10% neietekmē ielu atvēršanu. Tie ir labiekārtošanas darbi, apzaļumošanas darbi un asfaltu virskārtas praktiski. To apjomu, cik paliek pāri, nevar noprognozēt, un tie laikapstākļi. Tāpat laikā ielas tiek atvērtas transportam. Vēnces iela šobrīd ir, vis tālāk gatavībai, bet tāpat laikā tie ir 2 mēneši vēl vismaz, ko mēs šeit strādājam. Un Ķempas ielā arī mēs redzējām, faktiski tur notiek jau ceļbūve. Vai būvniekam bija liels grūtības ar šo objektu, vai tā ir tāda ikdiena? Normāls darbs. Vienkārši tas, ka mēs 5 mēnešus strādājam un ap 50 izmaiņām bija. Tad mēģinām saprast, cik ātrā laikā viņi katru vienu ir jāapstrādā un lai viņi realizētu dzīvē. Tas ir intensīvs darbs. Ezerkrastā sastaptie iedzīvotāji atzina, ka būvdarbu troksnis un izrakņātās ielas esot gan apnikušas, tomēr izteica cerību, ka tas atmaksāsies pēc tam, kad pa Ķempas ielu sāks kursēt tramvajs. Dzirdam, kā te roka un ļoti liela tehnika, dažādība, kā te strādā ļoti. Un kā izskatās, ko strādā? Un ļoti jāstrādā, un troksnis ir dzirdams visu laiku. Protams, jūs nesūdzaties? Nē, mēs nesūdzamies, vēl mums tādā pakāpē mēs neesam, ka mums viss krist uz nerviem. Mēs skatām tikai to skaistāko katru dienu. Tramvajs, protams, būs ērtāk un tā, un man liekas, tas jau viss tikai Liepājai pa labi nāks un iedzīvotājiem. Liepājas tramvaja vadītājs Aigars Puks ieskicēja uzņēmumu tuvākās nākotnes plānus, pie kuriem jau tas sācis strādāt. Mums ir pirmām kārtām jāsaplāno grafiks, kas šobrīd notiek, un tas ir diezgan arī sarežģīts process, jo tur ir savs algoritms, savs datorprogrammas, kas to nodrošina. Un otra lieta ir tā, ka mums vajadzēs papildus tramvajus, bet, protams, šobrīd runa nav par jauniem tramvajiem, to mēs nevaram atļauties, bet mēs esam uzsākuši pārunas ar vairākām Vācijas pilsētām, kurās vēl ir šie tramvaji tādi paši kā mums, kā T4 čeku ražojums, un mēs plānojam nopirkt 3 līdz 4 tramvajus. Vēl atlikusi vēl viena sadaļa šajā lielajā Eiropas finansētajā projektā, un tā ir esošo sliežu ceļu rekonstrukcija. Nesen ir pabeigti projektēšanas darbi, un arī šobrīd notiek iepirkuma procedūra, lai mēs varētu arī renovēt plānotos posmus esošajā līnijā.